Aplūkosim tagad nākamo piemēru. Mums jāpierāda, ka 2 pakāpē n ir lielāks par n reiz n plus 1 plus 2, ja n ir lielāks vai mazāks par 5. Ok, izdarīsim to. Tātad mēs sākam ierasti ar indukcijas bāzi. Un indukcijas bāzē mums ir jābūt no sākuma n ir 5. Ja? Jo mums ir spēkā šī nevienādība tikai sākot no 5. Mēs nevaram ņemt 1, jāņem 5. Kreisās puses izteiksme ir 2 piektajā, tātad 32. Labās puses izteiksme ir 5 reiz 5 plus 1, tātad 6. Kopā 30. Šoreiz kreisās puses izteiksme noteikti ir lielāka par labās puses izteiksmi, kas ir labi. Iesim tālāk. Otrais solis ir induktīvais pieņēmums. Induktīvais pieņēmums. Induktīvais pieņēmums. Tātad mums eksistē kāds gadījums kā tāds, ka 2 kātajā ir lielāks par k reiz k plus 1. Pie nosacījuma, ka k ir lielāks vai mazāks par 5, kas arī ir nosacījums, ko mēs izmantosim ejot uz priekšu. Induktīvā pāreja. Induktīvajā pārējā mēs pamatosim, ka šī nevienādība spēkā arī tad, ja es ielikšu n ir k plus 1, zinot to, ka mums induktīvais pieņēmums jau strādā pie parastā k. Labajā pusē es ielikšu k plus 1 reiz k plus 2 plus 2, un es atvēršu iekavas. K kvadrātā plus k plus 2k plus 2 plus 2 sanāk k kvadrātā plus 3k plus 4. Kreisās puses izteiksme. Mums ir 2 pakāpē k plus 1, kur arī uzreiz sadalu reizinātājos. 2 reiz 2 kātajā. Un tālāk es izmantoju induktīvo pieņēmumu. Ja 2 pakāpē k ir lielāks par k reiz k plus 1, tad 2 reiz 2 pakāpē k ir lielāks par 2 reiz k plus 1. Kuru es tad nekautrēšos atvērt. Te būs k kvadrātā plus k, kopā 2k kvadrātā plus 2k. Lūk tā. Skatāmies, ko mēs tālāk varam izdarīt. Mērķis parādīt, ka mēs varam iegūt kaut ko lielāku par k kvadrātā plus 3k plus 4. Tāpēc tagad sadalīšu to divās daļās k kvadrātā plus k kvadrātā plus 2k, jeb k kvadrātā plus k reiz k plus 2k. Un es skatīšos uz šo daļu, un es izmantošu to, ka k ir lielāks vai mazāks par 5. Tas nozīmē, ka k kvadrātā plus 5k plus 2k ir tas, kas ir mazāks par k kvadrātā plus 2k. Kopā tas ir k kvadrātā plus 7k. Es sadalīšu tā, ka man paliek k kvadrātā plus 3k un pāri plus 4k. Un zinot, ka k ir lielāks vai mazāks par 5, man tas īstenībā ir lielāks vai mazāks par 4 reiz 5. 4k noteikti būs lielāks par 4 reiz 5. Un tas savukārt, es zinu, ka tas ir 20, bet es varu uzreiz jau iet tālāk. Tas savukārt ir lielāks vienkārši par plus 4, kas ir labās puses izteiksme. Un tā, lūk, atkal caur loģisko pieņēmumu ķēdi mēs esam atrisinājuši šo piemēru. Secinājums: tā kā 2n ir lielāks par n reiz n plus 1 plus 2, gan pie n ir 5, gan katram nākamajam n, tad 2n ir lielāks par n reiz n plus 1 plus 2 visiem naturāliem skaitļiem n. Lūk tā, tas nu ir darīts. Tad jau skatāmies nākamos piemērus.